Andri, nu varbūt, lai mēs varētu tā bišķiņ saprast, kas īsti notiek. Grāmata, tas ir ļoti nopietni. Kāpēc tu viņu uzrakstīji? Kādā 2006.–2007. gadā manā dzīvē sākās ļoti interesanti notikumi. Ansamblis bija palicis populārs un sākās, man dzīve ļoti mainījās un es faktiski sapratu to, ka to visu vajadzētu pierakstīt. Un ir ļoti smalka tā robeža, lai būtu pateikts viss tas, ko es gribu pateikt, tādī pašā laikā, lai nav, es nezinu, pārāk daudz pateikts, tādī pašā laikā, lai tā grāmata ir vēl joprojām interesanta. Ir pāris dziļas nodaļas, kuras esmu tiešām padalījies ar tādu savu dzīves skatījumu, tiešām no sirds pateicis, ko es domāju. Grāmata ir par dzīvi, principā. Ja tā vienā teikumā viņa ir par dzīvi. Andris uzrakstīja grāmatu ļoti ātri. Uzrakstīja labi. Tā kā varat aplaudēt, mums ir, Andris spēja būt rakstnieks. Paldies. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Andris Kivičs, mana privātā dzīve, tik atklāti kā vēl nekad! Lai kur es arī būtu, visi ceļi mani atved tur, kur esi tu, un tev es nekad nemelotu, un lai cik arī zemu es būtu nokritis, es zinu tu, būtu tā, kas mani vienmēr pieceltu, pa labi, pa kreisi, uz priekšu atpakaļ, es nezinu, kas notiktu, ja es tiešām visur ietu, bet kaut kā... Ja man būtu jāraksta grāmata, tad es būtu man būtu jābūt ļoti atklātam, ļoti atklātam. Bet es baidos, ka es šobrīd nevarētu būt tik atklāta. Pretējā gadījumā grāmatai nav jēga. Ja tu neesi atklāts, tad viņai nav jēga. Es gaidu no grāmatas, tāpat kā aiziet uz kinoteātru, no labas filmas. Es kaut ko gaidu, bet es negribu šo pārsteigumu efektu kaut kā mazināt sevi ar to, kad es jau zinu, kas tur apmēram rakstīts. Es teikšu, man tā, es esmu sekojis visu laiku tā pamazām līdz visai viņa daļradē, un man viņa interesanti. Un neslēpšu arī to, ka man interesē, ko viņš grāmatu uzrakstīsies. Viņam varbūt vēl 5 grāmatas priekšā vai 10 viņš vēl uzrakstīs. Tāpēc, ka tas tikai ir pirmā grāmata. Varbūt viņš būs rakstnieks. Es nezinu. Skaidrojami pievilcīgs, lai būt man te un iemācīties pateikt. Tur, kur manis nav, bet tur, kur esi tu. Lai kur arī būtu, es tevi atrastu. Tur, kur manis nav, bet tur, kur esi tu, lai kur arī būtu, es tevi atrastu. Var apbēdināt visu, kas domā, ka viņš ir sliktais zēns, jo patiesībā viņš ir mīļākais cilvēks, ko man ir nācies satikt. Protams, aiz mammas, bet viņš ļoti rūpējās par otru cilvēku, lai pilnīgi nekā netrūktu, lai būtu tā harmonija vienam starp otru. Vai tev nebija grūti gadījumā, jo es iedomājos, ka manu sievu kāds kaut kā šitā aprakstīja? Mēs jau sākumā norunājām, ka darīsim tā, lai mums pašiem būtu vieglāk un lai nebūtu grūti un neapgrūtinātu sevi, tad nepieminēsim, nepārmetīsim pilnīgi neko, kas ir bijis agrāk. Kā tu jūties? Īstenībā ļoti lepni. Man ir prieks par to, ka cilvēks spēj tomēr sakoncentrēties un atgriezties tas, kas viņam ir bijis pagātnē un uzrakstīt grāmatu, jo to nevarētu katrs cilvēks. Grāmatā ir viss ar tādu nenopietnu, mazliet pieeju, bet tomēr par nopietnām lietām. Lai kur es arī būtu, visi ceļi mani atved tur, kur esi tu, un tev es nekad nemelotu, un lai cik arī zemu es būtu nokritis, es zinu tu, būtu tā, kas
mani vienmēr pieceltu pa labi, pa kreisi, uz priekšu atpakaļ. Es nezinu, kas notiktu, ja es tiešām visur ietu. Ko tu domā par Kiviča grāmatu? Es neesmu lasījis grāmatu, bet es domāju, ka varētu būt tā vērta vismaz, lai viņu pāršķirstītu noteikti. Tu esi reklāmas cilvēks. Kā tev liekas, vai Andris Kivičs tev parāda tādā labā gaismā ar visu šo fīču vai nē? Teikšu atklāti, ka es pirms 3 dienām uzzināju, kas ir Andris Kivičs. Vai labā gaismā? Domāju, ka jā. Pirmais iespējas viņš ir atstājis pirmo iespēju ļoti, ļoti pozitīvi. Bet kaut kas nezināms, neizskaidrojami pievilcīs, lai būt man te un iemācīties pateikt. Tur, kur manis nav, ne tur, kur esi tu, lai kur arī būtu, es tevi atrastu. Tur, kur manis nav, ne tur, kur esi tu, lai kur arī būtu, es tevi atrastu. Tur, kur manis nav, ne tur, kur esi tu, lai kur arī būtu. Andris, tavu grāmatu ir iznākusi. Kā tu jūties? Baigi labi jūtos, nepiespiest forši tā. Bija tāds uztraukums sākumā, protams. Pa visu bija tā baigi padomāts. Es esmu tāds iekšēji baigi priecīgs. Es jau teicu, tas uzstādījums bija uzrakstīt godīgi. Godīgi atklāt pret sevi, un es tur pirmām kārtām jau sevi neesmu žēlojis galīgi tajā grāmatā. Ja? Es domāju, ka visvairāk pa mīsnī grāmatā dabūjis Andris Kivičs īstenībā. Man pašam visvairāk liekas grāmatā svarīgs pastāstīt par mūziku, tas vēstījums sabiedrībai un pastāstīt par tiem, publiskiem notikumiem, par savām attiecībām. Kas man ļoti sāpēja tieši, kad bija virsraksts, kad es esmu pametis sievieti ar vēzi, kas bija pilnīgi meli, kas man ļoti sāpēja. Un es nekad nevarētu uzrakstīt grāmatu un apzinoties to, ka es, piemēram, rakstu melus. Man bija tāpēc ļoti viegli rakstīt. Krieviem ir tāds teiciens, ka patiesība runāt ir viegli un patīkami. Ja man vienkārši nav motivācijas melot. Labi, Anna, paldies tev par interviju. Tiešām. Paldies.